Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Esiet sveicināti visi hokeja draugi. Jau rīt sāksies, pats galvenais, varbūt 10 gadus notikums, olimpiskais hokeja turnīrs, kurš jau sen nav redzējis NHL spēlētājs, un arī mūsu čaļus labākajā sastāvā. Un pie manis studijā cilvēks, kurš tiešām labi pārzina labu hokeju un varēs labi noprognozēt Latvijas hokeja startu. Sveiks! Oļek, prieks tev redzēt. Spiediens, paldies, man arī vēl jānoprognozē visu. Kāpēc šeit atnāk, mēs jau te prognozējam. Labi. Nē, Kā teiks, tā darīt. Labi, sāksim ar to. Sāksim ar olimpiādu. Ja? Tu olimpiādas atklāšanu skatījies? Es skatījos tā daļēji, sieva meta klāt tās skaistākās bildes, bija ļoti lielā sajūsmā pa lāpu. Tiešām bija sajūsmā, kā tā tas interesanti, un protams, es tur, man liekas, brīdī, kad es pieslēdzos, tam bija dziedājuma Mariah Carey, es tā, no mana laika. Man ir pirms. Bet tā ir jau, protams, mēs tur sagaidījām, mēs bijām Slovākijā, mums bija jāanalizē gan mūsu tās spēles turnīrs un tā tālāk, U18, līdz ar to mēs tā kā paralēli, bet nē, mēs nostījāmies Latviju sagaidījām, viss notika, varbūt to svinīgo daļu, tur visus tos trikus un tā tālāk, tos varbūt tās netik ļoti, bet Latviju sagaidījām. Man interesē tās sajūtas, ka tu biji tur un tagad, kāda ir tā, ka tu tur ej pa to, ko tu redzēji šoreiz un kas nebija citreiz? Droši vien, ka bija plus mīnus tas pats, tas ceļš, tas ceļa gājums nebija, teiksim, garš, tur, kā saka, izgāja, uzreiz, acīm redzot, gāja, apsēdās, un es biju Salt Lake City's spēlēs, es biju Vancouverā, un sanāca Salt Lake Cityā, es tiešām biju tajā parādē Vancouverā, tur ir cits stāsts, bet tās sajūtas, man liekas, ka, ja godīgi tā olimpiādē atklāšanas ceremonija ir jāiet. Un es vienmēr esmu dažreiz klausījis, tur netiek, viņiem tur sacensības kalnos, viņi netiek. Man liekas, tā olimpiādas sajūta, viņa noteikti ir atklāšanas ceremonijā. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti īpašs, un man žēl tos sportistus, kas līdz šim nav bijuši atklāšanas ceremonijās. Šoreiz bija pat vairākās vietās. Kas, man liekas, man vajadzēja 3 olimpiādēs būt, un es arī negāju. Bet tas bija tā kā, tas tiešām es uzskatu, tas ir viena no olimpiādas esencēm, tāda sajūta ziņā noteikti, un man liekas lieliski, ka bija šī iespēja dažādās vietās, varbūt ar mazāku svinīgumu, kaut kur citur, varbūt, nekā tajā galvenajā laukumā, bet tomēr bija ļoti labi. Man liekas, tas bija ļoti, ļoti forši priekš sportistiem noteikti. Eiropa, pēdējās olimpiādas bija Āzijā abas, un viņas tā nebija skatāms, tāpēc, ka pat tālu nesaprotu. Olimpiāda Eiropā, ko tas tev nozīmē pašam? Tagad jau vispār, kā tā Eiropas tā visa tā situācija un tā tālāk, viņi tad nedaudz jocīgi ar skumīgu piesitienu, un tas, ka ir Eiropa, man liekas, tas tā kā tiešām, tā kā tepat blakus. Tas tieši, mēs tomēr esam Eiropas Savienība, kaut kādā ziņā tas ir iekšpus tās mūsu organizācijas, un man liekas, tas ir savādāk. Varbūt tieši otrādi, kā tās olimpiādas pāri okeānam vai tai pusē, kur bija iepriekšējās. Tās varbūt ir tādas atkal savādāk, viss tā kultūra savādāk. Šeit tomēr ir tā Eiropas tuvāk. Viss tie ēšana. Mēs arī taču daudz esam bijuši, kaut kas ir bijis kalnos slēpot, kaut kas ir bijis. Tas ir it kā tepat, un es domāju, tas mums arī tā labi iepazīt varbūt vēl to Itāliju vairāk, es pieņemu, ka tur turisms attīstīsies nākotnē tajās vietās, kur notiek šīs spēles, un ne tikai turisms, bet arī sports, tā kā, man liekas, tas tāds pozitīvs. Ko nozīmē hokejam tagad atkal pēc 12 gadu pārtraukuma, kad mēs redzam vislabākos? Kas nozīmē tev kā trenerim un vispār hokeja sabiedrībai? Es teiktu, laikam mēs kaut kādā ziņā to varam salīdzināt ar šo pasaules kausu, kur tur ir mazāk komandas, un šeit, kā saka, mēs tiekam pie šprices.
Beidzot. Jā, var teikt, beidzot, var teikt, jā, vienu no tām reizēm, kad ir bijusi, vai vairākas reizes ir bijušas tās reizes, ka tiešām NHL spēlētāji bija olimpiādē. Man liekas, tas ir kaut kas tiešām īpašs, tas ir kaut kas tāds, kur tu vari pārbaudīt sevi, un ja mēs runājam par treneri, tad tu noteikti apzinies, kā treneris, tu apzinies, ka tas ir kaut kas pavisam cits, tu spēlēs pret pasaules tiešām labākajiem, jā, un tas ir pārbaudījums arī tev, tavai mākai vadīt, tavai mākai izveidot kaut kādus pretargumentus, teiksim, tajā jomā, un noteikti tas skautings, noteikti tas arī pretinieku komandas skautings un tā tālāk. Tas arī noteikti ir svarīgs. Interesanti, uz ko likt akcentus, jā, uz ko pieminēt, ko nepieminēt. Tā kā, man liekas, un arī spēlētājiem līdz ar to varbūt pavisam savādāk, jo es domāju, tas, kas ir Eiropas klubos, tas nav tik nopietni, kā tas ir Nacionālā hokeja līgā, arī skautinga ziņā, ja tur, nezinu, kur varbūt tās tieši spēlētājs piemina vairāk, ja tur tas ir tāds, tas ir šitāds, tur varbūt parāda. Tā kā, interesanti, kā Latvijas izlases tas iekšpusē notiek, jā, pilnīgi noteikti mums ir NHL spēlētāji klāt, līdz ar to te varētu viņiem uzdot tos jautājumus, ja kas, kur, kā, ko tu, arī saliekot kaut kur šīs treneru domas, varbūt viņš var pasmelties kaut ko no NHL spēlētājiem, teiksim, kāds ir tas viņu redzējums. Tā kā viss tas sejas vienā veselā, jā? Kā tā sadarbība ir. Sāksim ar komandas sastāvu. Vārtsargu līnija bez variantiem, jā? Jā, vārtsargu līnija, protams, vārtsargu mums ir tiešām daudz. Un labi, tiešām labā formā abi. Labi vārtsargu, un tagad, jā, ja mēs runājam pa abiem, tad tu runā noteikti pa Elmers Dzikim un Šilo, ja, kas ir labā formā, skaidrs, ka Kristēns Gudļevskis ir bijis diezgan ilgi, kā saka, ar traumu, un viņam šis ir, tāds arī īpašs notikums, redzēs, vai viņš tiks pie šprices vai nē, jā, bet viņam noteikti viens no uzdevumiem ir turpināt ļoti labi trenēties, jo viņam pēc tam ir jāiet uz Vācijas līgu, kurā, patiesībā viņa komanda atradās vienu vietu vai 2 punktus, man liekas, no 7. vietas, kas viņiem Play-offs, jā. Kas tur ir tās 6 ir noteikti play-offā, un tad viņiem ir vēl tās pārspēles par tikšanu play-offā. Un viņiem ļoti, ļoti vajadzīgs vārtsargs. Tā kā es domāju, Gudļevskis arī tur olimpiādē viņam nāksies ļoti trenēties, palikt labā formā un varbūt kļūt labākam, jā, jo tiešām nav viņš daudz trenējies, bet prieks, ka mums tiešām ir tāds vārtsargs sastāvs. Un Kristers, es domāju, tā kā tu jau man pirms redzējumu teici, emocionāli, ja, viņš ir tas vārtsargs, kas pret NHL zvaigžņotu komandu ir nospēlējis, jā, kādreiz noteikti, jā, un tā tad, es domāju, tas sajūts arī var vēlreiz. Es uzdošu tādu tradicionālo mūsu jautājumu, kurš ir pirmais vārtsargs? Jā. Sarakstā tagad ir ieliks, viņš pirmais atbrauca, jā. Tagad pirmais numurs ir tas, kas pirmais atbrauc, jā? Jā, es godīgi sakot, man... Kāds ir tavā reitingā, ja tu būtu galvenais treneris? Manā reitingā... Elvis tagad noteikti ir pacēlumā, viņš ir spēlējis vairāk spēles, tagad pēdējā laikā viņš noteikti ir spēlējis vairāk spēles, un droši, es nezinu, vai es liktu viņu reitingā tieši pirmo dotajā brīdī, bet droši vien es viņu liktu pirmo spēlē. Pirmo spēlē, ar amerikāņiem, tieši. Okay. Labi, vārtsargi esam izgājuši, sākam aizsargi. Visi saka, ka mums tā ir vājākā vieta aizsargi. Ko tu saki par mūsu aizsargiem, vai viņi vispār būs spējīgi šiem ātrumiem tikt galā, jo, mums ir viens super talants, jā, un ir arī ļoti labi spēlējušais Uzbalinskis, jā. Pa pārējiem attiecīgi tādā NHL līmenī ir jautājumi, jā? Jā, teiksim tā, gan Uvs Balinskis, gan Kristiāns Rubīns droši vien ir tie spēlētāji, bet ir tie spēlētāji, kas ir visvairāk pieredzi guvuši Ziemeļamerikā, jā, un Kristiāns tomēr arī tur ir ilgi bijis, un arī pēc traumas viņš tomēr ir, jā? Tīcis pēc piešprīdz, bet, viņš ir pēc traumas, bet, jau viņš, man liekas, nospēlēs 7 spēles. Jā. Jau laikam vairs neskaita pēc traumas, jā. Pēc traumas. Tomēr, zin kā, ja mēs salīdzinām ar Gudļevs, kurš nav spēlējis, tad labi, Gudļevs, viņš ir 3. vārtsargs, viņš nav 1. jā? Jā, bet, es domāju, ka Kristiāns tieši ļoti labi, viņš ir iegājis, noteikti ir iegājis spēlē un ir izgājis šīs spēles un tā tālāk.
mums ir tāda laba gara auguma aizsarga, jā, tā kā gan Mamčičs, jā, gan Šmits, jā, Zīle, mēs vienmēr zinām viņa to pašatdevu un viņa to enerģētiku iekšā. Jānis Jaks, kas, es domāju, nu, teiksim tā, Čehijā, jā, ir liela vērtība, jā, gan šī viņa slidošana, gan šī spēja veidot spēli. Tur noteikti būs jautājumi par to, kurš tad īsti spēlēs vairākumā. Jā, Pa vairākumu es tev prasīšu. Jā, bet kopumā skaidrs, jā, protams, es domāju, visiem visinteresantāk joprojām, jā, tāpat kā te nesenajā turnīrā, ir tas, kā Alberts Šmits sev parādīs. Bet tur ir Balinskis tomēr vairākumā. Ja mēs tā jā. Viņš būs otrā. Viņš būs trešā opcija. Pirmais vairākums būs Balinskis, jā, mēs runājam par vairākumu otro. Būs divi aizsargi vai viens aizsargi? Viens, jā. Jā, būs viens noteikti. Vai ieliek Šmitu kā otro? Tad ir savādāk jāspēlē. Redzēsim, kā spēlēs. Vairākums tas ir vēl. Redzēsim, kā spēlēs. Iespējams arī tā. Tāds variants, iespējams arī tā, jo Šmitam ļoti labs arī tas one-timers. Pasaka lūdzu pa Albertu Šmitu kaut ko mūsu skatītājiem. Visi runā, būs ļoti augsts draftēts spēlētājs, tas arī skaidrs. Tad, no kurienes, kāpēc? Tu droši vien arī zini, viņam sekojas līdzi. Čels uzplauk. Šogad, ja tā godīgi saka. Tā ļoti uzplauka. Nē, pagājuši. Jā. Labi, pagājuši. Teikšu atklāt. Pagājuši gadu, jā. Ne, šogad pagājuši gadu, tātad viņš jau esot vasarā, tad mums tā U18 izlases nometne, ja godīgi, es tā kā zinot plus mīnus tos spēlētājus, to spēli, kā spēlēju 18 spēlētājs kā tāds, mēs runājam, es tā kā teicu, es uzskatu, ka vismaz otrais rauns, tā kā pagājušajā vasarā. Tas jau pagājušajā. Jā, jau vasarā, varēja redzēt to jaudu, un baigi tas, kas patīk, pat netik ļoti runājot par spēli, jo tā viņa tiešām tā spēle tāda pieauguša jau diezgan, ar saviem tur mazām tur detaļiņām varbūt un tā tālāk, bet ļoti piezemēts tā kā cilvēks, un es domāju, to mēs esam arī jutuši tajās viņa intervijās, jā, tur, ka viņam prasa, ko tu domā, ka tu spēlē tur pret šitiem labākajiem. Kas tie tādi? Es spēlēju arī pret labākajiem, jā, tā kā, kāpēc tas bija baigi labā atbildi. Tas bija tāds ļoti tiešām, jā, bet viņš tāds ir, un viņam vēl brālis tur pāris gadus vecāks ir, un, teiksim, viņš arī tāds pats spēcīgs čalis, ja tam bišķi varbūt nesanāca, jā, bet Alberts tiešām ļoti, ļoti piezemēts, un acīm redzot, tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš arī Somijā iet un treneris uzticās un liek, ka viņam nav šī kaut kāda zvaigžņu slimība. Viņš principā kā spēlē, tā spēlē. Jā, varbūt mēs gaidījām kaut ko baigi vairāk tur U20 čempionātā, jā, bet no otras puses, tur viņš nospēlēja labi. Tās bija tās varbūt spēles, kur, viņš varbūt gribēja izdarīt vairāk, jā, kaut kādā ziņā palīdzēt komandai vairāk, un te varētu teikt, ka Alberts tur varbūt tās tur bišķi kaut ko pārspīlēja vai vēl kaut ko, jā, bet to, ka viņš vinnē divcīņas, jā, to, ka viņš var atrisināt situācijas, tādas grūtās situācijas, jā, to, ka viņš ir metpavārtiem, to, ka viņš nebaidās pieslēgties spēlē, tiešām cepuri nost un liels prieks, ka to ir pamanījuši skauti, jā, un ne tikai, kā saka, pamanījušas komandas, un, protams, viņa miesas uzbūve, kā saka, viņa augums, jā, augums jau ir, kā saka, pietiekams, lai viņš varētu spēlēt tajā līgā. Ja nākamais ir tas, ka viņam varbūt jāpieliek bišķi svarā, jāpieliek būs noteikti jau, kā viņš cīnīsies ar pasaules labākajiem, viņam tomēr, jā, viņš jau to muskultūru nav tik labi attīstīta. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Savu zoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Bet tas ir pārsteigums, viņi tas augstais reitings šodien. Es saku, man godīgi sakot, nav. Nav bet pagājuši vasar. Es saku, pēc pagājuši vasar, viņš pasaules čempionātā, mēs tās arī pārbaudu spēles, ko mēs spēlējām, viņš vinnēja visas divcīņas, vai tās būtu ātruma divcīņas, vai tās būtu spēka divcīņas, vai tās būtu nūjas divcīņas. Viņš tā kā reāli vinnēja visu. Viņš bija pārliecinošs laukumā. Es pieņemu, ka mums pat bija grūti pielikt viņam spēlētājs ar attiecīgu, ne tikai pieņem, bet tā, ar attiecīgu līmeni, lai saliktu to tā, ka
ja cilvēks spēlē pieaugušo komandā, tā domāšana tomēr ir bišķi cita, jā, kvalitāte ir cita, piespēles atrod, tas ir savādāk, tomēr nekādā ziņā nenonīcināt mūsu puikas pārējos, jā, man liekas, kas saka, ir arī tiešām puikas, kas varētu mūs vēl nākotnē pārsteigt no šī gada drafta, jā, kas būs, jo, mēs zinām, viņš ir 7. gada spēlētājs, jā, tad ar gada beigas viņam ir, tāpēc viņš tiek pie draftēšanas, bet 8. gadi, kas ir šogad, teiksim, viņi arī kopā ar viņu, kā saka, būs draftā, redzēsim, kas tur būs, un es domāju, tur ir vairāk puiši, kas iespējams netiks draftā, bet kas hokejā vēlāk varētu būt. Iespējams, ka tur būs vēlāk Balīnska varianti, ja? Ko zināt? Jā, skaidrs, bet par to, kā Latvijas hokejs attīstās, to mēs atcerēsim, kā jaunais attīstās vispār Latvijā, to mēs bišķi atliksim vēlāk, bet vislielākās diskusijas bija par uzbrucējiem, ja? Saka, Rodrigo aiziešana, traumēšana, kas saka, nebija, un es ļoti daudz parādījās domas, kad ieliku otru brāli Bukartu, ja? Kāpēc neieliku Smirnovu, kāpēc tas, kāpēc šitas, kāds tev ir tas... Jā, pirmkārt, mums šajā sarakstā, jā, noteikti ir, kas saka, tas bija sākotnējs saraksts. Tas ir pats pirmais. Jā, sākotnējs saraksts, un ļoti žēl, jā, ka man nav gan Rodrigo Abals, gan arī Erika Mateiko, nebūs iespēja spēlēt. Tāpat laikā liels prieks, ka tiek viņu vietā, jā, spēlēt, arī Bukarts, jo, ja mēs skatāmies atpakaļ, jā, viņš ir pelnījis, jā, pēc sava pienesuma, kas ir bijis, ja dažos čempionātos pēc tās vārdgūšanas, viņš ir pelnījis būt viens no tiem. Skaidrs, ka šajā sezonā droši vien treneriem bija kaut kur taisnība ar to, ka, ja tu nespēlē nekādā līmenī, jā, pat tad iekļauties iekšā kaut kur, tā ir problēma, un tur tu var būt jebkāds meistars, ja tur tā būtu problēma. Tā kā tas ir noteikti kaut kādā ziņā, varētu teikt, jā, Smirnovs nospēlēja labi to turnīru, jā, tur guva vārds un šitā, bet tomēr Smirnovs ir maza auguma salīdzinoši, jā, teiksim, es teiktu, ka treneris tieši tāpēc paprasot Girgensonam šo jautājumu, vai viņš ir gatavs spēlēt centrā, un Girgensons deva atbildi, ka jā, principā tā tad runa bija par malējo uzbrucēju. Skaidrs, te viņi izvēlējās tādā veidā. Tieši tā. Tā ir atbilde. Tā ir atbilde cilvēkiem, kuri domā, ka tur notika kaut kādas savas vienošanās, tēva funkcijas un tā. Nē. Tu jau, zini, vecākā jaucās, ne? Es nedomāju, jā, protams, Bukarta tēvs, kā saka, ir arī Hokeja federācijas valdē, bet, teikšu atklāt, es arī bijis valdē, kā valdes locekļu kandidāts, es bieži vien arī pieslēdzies valdes sēdēm kā 18 treneris, kas saka, ir bijuši tādas atļaujas. Valde nelemj pa sastāvu, un viņi atdod to treneru ziņā. Valde apstiprina sastāvu, kas vienkārši, ir... Tas formāls. Bet nekad neesmu dzirdējis, ka valde neapstiprinās sastāvu, jo tur kāds domā, ka kaut kas tur tagad būs cits iekšā. Tā kā, redzēsim, es ļoti ceru, ka tas arī iedos Bukartam šīs emocijas, jā, parādīt, jā, tomēr viņš pēdējā laikā spēlē. Jā, tātad viņš ir iegājis tajā ritmā, un tiešām gribētos redzēt, ka viņš pienesīs no sevis un arī to savu kā saka, klātesamību parādīs, ka tas tam tā bija jābūt. Vēl viens ir jautājums, Kaspars Daugoviņš. Tā viss storijas, kā viņš tur grib uz to olimpiādi iet, daudziem bija šaubas, viņš tur tad nespēlē, tad pie mums spēlē, tad vēl kaut kur. Viņš tiks tam tempam līdz, kas tur būs. Kā tu viņu vietā vispār iedomājies? Tas ātrumi nav. Es teiktu, no vienas puses, no otras puses Latvijas izlases taktika neprasa, aizsardzības taktika neprasa baigos ātrums. Jā, viņi prasa pareizi atrašanos, varbūt tās, tur kaut kāda spēles zonā, varbūt pārslēgšanās uzbrukumā, jā, varbūt tur, mums pietrūks ātrumu caur to, jā, bet saistībā ar ripas pieturēšanu, ar pieredzi, ar laukumu redzēšanu, jā, iespējams ar savu, arī ar savu šo kapteiņu tādu garu, jā. Es domāju, ka tur viss būs kārtībā. Es baigi gribētos cerēt, man gribētos cerēt, ka viss būs kārtībā, jo mēs vēl nesen tur ar
čaļiem runājam, nevis ar čaļiem ar tiem, nu, ja mēs neesam čaļi. Kā? Bet, gan ar Herbi runājam, Vasiljev, tur ar Maksu Širokovu 18 izlases treneru sastāvu, un mēs tā runājam par to, ka, nezinu, Kaspars, viņš bija pirmais, viņam pasaules čempionāts bija Maskavā, tas bija, un pirmajā pasaules čempionātā viņš kļuva par rezultatīvāko Latvijas izlasē. Es biju otrs, viņš bija pirmais, mēs tā kā minējām tur, un viņš bija, es atceros, 3+3, viņam bija tajā čempionātā, un no tā brīža patiesībā, viņš ir mans mīļākais spēlētājs vienalga. Es tiešām, man vienmēr viņš ir paticis. Cita lieta, ka viņš tad ir vārījis kaut kādas sūdzes un tā tālāk. Mēs visi tādi bijām. Jā, bet tagad ir tas brīdis, kad, es domāju, viņš ļoti apzinās, cik ļoti uz viņu skatās. Tāpat kā viņš to apzinājās, protams, arī pagājušajā gadā, un uz to čempionātu varbūt negaidīja, kad nebūs tur statistiski tik labi un tā tālāk, bet es domāju, ja viņš būtu ticis pie pāris punktiem un viss teikt, ka viss ir kārtībā, jā. Man ļoti gribētos cerēt, ka tiešām Kaspars ir labā formā. Bet tās ir tikai 4 spēles. Jā, tās ir tikai 4 spēles, un es saku, tā mūsu tā aizsardzība skaidrs, ka viņš nebūs tur neskries pirmais pretuzbrukumā visdrīzāk, bet viņam to piespēli iedot varēs pirmā. Malē, tieši tā, viņam ir spēlētāji, kam viņš var, pamest ripu uz priekšu, jā, vai viņš būs tur, kurā vai viņš būs mala vai centrs, to mēs arī droši vien redzēsim un sapratīsim. Labi, parunāsim par mūsu NHL spēlētājiem. Rodrigo noliksim malā, viņam arī laba sezona. Viņš arī izsitās no nulles, principā aizgāja uz neko un vietu sev atrada. Bet es gribētu, kur tik pēdējā laikā vaigā rezultatīvitāte tiem spēlētājiem, no kuriem mēs negaidām, ja? Kas tas ir? Tas tāds sakritība laiks? Man pirmkārt, man ir ļoti, ļoti liels prieks par, vismaz par diviem uzbrucējiem, gan par Teodoru Bļugergu, gan par Zemgus Girgensonu, bet Zemgus Girgensonu tieši pa viņu patiesībā man ir tāds patiesi prieks, es gan viņu vismazāk no visiem pazīstu. Viņš jau ātri aizbrauc prom, jā. Jā, viņš bija prom, es, protams, pazīstu tēvu, arī Zemgus, protams, pazīst man gan es viņu, bet, man ir prieks par to, ka šis spēlētājs ir nonākot uz Nacionālo hokeja līgu. Ja jūs paskatīsieties viņu statistiku pirms tam, jā, viņam statistika ir tāda, ka viņš ir viens no pirmo 2 maiņu spēlētājiem varēja būt, teiksim tā, jā, mēs skatāmies pēc tā. Viņš atnāca uz to NHL, kaut kas var būt tur tā un šitā, vai komanda varbūt šitas, varbūt tas īsti tajās pirmajās 2, ne. Viņš atrada savu lomu, kura ir joprojām paliekoša vērtība Nacionālajā hokeja līgā. Viņš ir bijis kapteiņa asistents, jā, tajā Buffalo, jā, kur viņš bija ilgus gadus, tas parāda viņa novērtējumu kā tādu, kā spēlēt. Ar visiem tiem nelielajiem punktu daudzumiem, kas viņam bija, jā. Viņš darīja to melno darbu, un tagad viņš it kā ir arī kaut kur, jā, tajā melnajā darbā, bet šī komanda, jā, acīm redzot ar to sajūtu, jā, apmēram, ka, cik jūs mums iemetīsiet, mēs iemetīsim te pa vienu vairāk, jā, apmēram kā agrāk Detroit bija mūsu laikos. Tad viņam tas ir iedevis tik labas emocijas, viņš uz ledus, manā izpratnē, viņš ir tāds tā kā jauneklīgāks, pat skatoties tās spēles, viņam ir vairāk šīs slidošanas, varbūt ne tik ļoti tur kaut kāds satriekšanās un palikšana pie borta, jā, bet viņi kustās vairāk un tiešām liels prieks, ka tiek pie tām ripām un tātad tie spēlētāji tik forši. Tā ķīmija un baigi gribās redzēt, kā tas notika, kas tur būs uz playoffiem, jāsaka, lai gan, tur ir grūti, jebkurā gadījumā, jā, zin kā Floridai vispār ir grūts gads, jā, tur viņi visi traumēti. Jā, tur, visi tas būtu vēl viens, bet, kad tev traumēts ir kapteinis, jā, galvenais principā. Barkovs un Maršāns un bija Kačuks ārā. Tagad, es saku, tur ir grūti, bet, viņi tur vēl joprojām ir tur. Bet, ja viņi tiks playoffā visi, tad būs vēl. Cepurnos, jā, tieši tā. Un, protams, par Teodoru milzīgs prieks. Viņš sailgojas pēc hokeja. Viņš ilgi nav spēlējis. Skaidrs, ka tas, nevis skaidrs, es gribētu, lai tas turpinās tādā pašā statistiskajā rādītājā, kā viņam būs. Es teiktu visdrīzāk, ka tas tā nenotiks, jā, nemetīs katru spēli. Viņi neaizmainīs. Droši vien tas ir sarunu temats, jā, ja mēs to sāksim apspriest. Nē, es domāju, ka gāja runas par to, ka viņš labi ir, ka tādu spēlētāju ir vajadzīgi play-offā. Es teiktu,
par to, jā, tieši, ja mēs par to runājam, bet te ir jautājums, kā Vancouver taisās būvēt to komandu Ko viņi tur savējo. būvēs? Jā. Viņi tur ir vispār viss aizlaiduši prom. Jā, es tur nesaprotu to visu, tā kā, ja viņi taisās kaut ko būvēt, tad tā būvēšana viņiem laikam ir, reāli, jo viņi nojaukuši līdz ar zemi, viņi pat nav nojaukuši līdz tam brīdim, ka, mēs tagad būvēsim uz šitā spēlētāja, jo viņi nojaukuši līdz ar zemi. Principā es nebrīnos, ja viņi tur aizmainītu veselu baru, un tad mēs nākamos 4 gadus gaidīsim, kad viņi sāks kaut kur varbūt tās rāptīs augšā, ja meklēs tur draftus un tā tālāk, kaut kur līdzīgi New Jersey. Bet tā kā Buffalo, jā, līdz šim brīdim. Buffalo, jā, bet viņiem tur, es nezinu, es brīnos, ka tas menedžers tik ilgi tur notusēja. Jā, bet viss tie, kas no Buffalo aiziet, viņi visi zvaigznes ir paskaties, un šogad viņi labi spēlē. Labi, paskatīsimies, ka viņi redzēs. Ok, tu ļoti labi nokomentēji attiecībā par 2, bet es gribu Sandu Vilmanu pieļaut. Čalis tur bija, kaut kur bija. Iedeva viņam to šansu, un viņš viņu izmanto. Un tagad viņi visi lieli. Mums New Stars ir. Viens ir Sands Vilmans, otrs noteikti mēs, varbūt man vēlāk prasīs pa Eduardu Traumaku. Jā, pa Eduardu atsevišķi tās. Bet jā, pa Sandi man vispār, man tiešām liela cieņa arī pret viņu ir, un kaut kādā, es varu pastāstīt, protams, to stāsts, jā, ar Sandi. Principā, tā kā viņš smaidīgs čalis, tāds viņš vienmēr ir sadzīvē. Viņa dotības fiziskās, viņa jauda ir no dabas pirmkārt dota, otrkārt, protams, ka tas viss ir jāattīsta. Viņš jau esot U18 izlasē kā 2 gadu jaunāks spēlētājs, viņa jaudas rādītāji uz riteņiem un tā tālāk bija labākie, kādi jebkad ir bijuši kādam te jau 18, man liekas, būtu noteikti arī U20. Jā, noteikti, jā, viņš ļoti, ļoti ātrs spēlētājs. Teiksim, tas, kas viņam tajā laikā, šie metieni, kurus viņš ir iemetis, jā, tie principā skaistie vārti katrs, jā, tas ir viņa odziņa, jā, tur mēs esam redzējuši arī no nērtās metienas, tur tuvoja augšējā stūri. Metiens viņam labs, tā, kā saka, labs fleksīts, viņam labi iet. Pozitivitāte, man liekas, tas ir viena lieta, kas noteikti viņam iedod tos plusus. Otrkārt, šis ātrums, šī jauda, viņš tiešām var izslidot tam visam, kas ir NHL. Viņš tiešām var izslidot, es domāju, jau kādu laiku noteikti, un nevelti viņš viņu arī pacēla. Nav jau tā, ka viņš baigi daudz punktus guva. Ja mēs skatāmies ar Eduardu Traumaku salīdzinām, rezultativitātes. Nē, es saku rezultativitātes. Jā, bet viens spēlēja NHL, otrs nespēlē. Nē. Es runāju par Sandu Vilmani AHL-ā. Es domāju, ka viņš viņš atnāca uzreiz uz Floridu un uzreiz šokē. Nē, tāpēc saku, ja mēs salīdzinām Eduardu rezultativitāti ar to, it kā liekas, ko tas Sandi, bet skaidrs, ka tur visi skatās, viņi saprot, kurš spēlētājs, jā, viņu neņēma uz pirmo maiņu, jā, viņu paņēma sākumā uz to, vai viņš pēc tam aizbīdīsies tālāk, to mēs redzēsim, kur viņam būs noteikti jāpameklē savu identitāti. Iespējams, ka tas būs vēlāk Girgensona variants, lai gan es tā baigi neticu. Man gribētos, ka tas ir tāds vairāk Balcera variants ar to, ka viņš tomēr noturās tajā tur 2., 3. maiņā, ja, un tur ir bišķi cita loma, ok? Un es saku, ar Sandu bija tā, viņam bija problēmas ar to tādu, ar darbu aizsardzībā, ja, un to jau viņam iemācīs. Jā, un viņam tā, bišķi viņam patīk tur tā pa virāžām un tā tālāk, un es atceros, es viņu vēl apsveicu arī ar gūtajiem vārtiem, un arī viņam tā kā atgādināja kaut kur to stāstu, jo bija tā, ka mēs ar Sandu principā droši vien es esmu kāds 3-4 nedēļas varbūt kopumā tā kā strādājis, teiksim, pirms tiem 8 čempionātiem, un kā viņš tur, kad ir atbrīvots, kad nav atbrīvots, jā. Un es atceros, ka man zvanīja, vēl pirms drafta zvanīja tie skauti, un prasīja par to, kāds tas Vilmans, vai viņš ir coachable, tā kā, jā, vai viņš ir apmācāms. Un es tagad saku, kāpēc jūs tām, tieši man to prasat, kā, es tur izlasēju, cik man tur tie. Viņš saka, viņš anketā savā ierakstīja, ka jūs viņam esat tā kā devis diezgan daudz. Un es tā domāju, ok, es saku, ziniet, es vairāk ar viņu runāju par darbu aizsardzībā, kā viņam tas jāvērš. Es saku, ja viņš uzskata, ka es esmu vēl kaut ko viņam arī devis no tā, es saku,
nu, tad viņš noteikti saprot, ko, nu, tā kā, tad Viss viņš ir saprot, coachable. jā. Es saku, tas tikai parāda, tas principā atbild uz jūsu jautājumu, jo viņš tiešām, nu, ļoti, ļoti pozitīvs čals un novēl viņam tiešām ilgus gadus nacionālajā. Jā, man bija baigais prieks, kā viņi uzņēma. Nu, paklausies, Florida, nu divkārties čempioni. Un tu tur jūties, nu, tā kā savējais. Un ne no kā, jā, tu kaut kur atnāc no apakšas, tur Džeks, un viņš uzreiz... Nu, tāds prieks skatīties to visu. Un, tev vēl lielāks. Jā, protams, mēs tā kā runājam par to, liekas, nu, viena spēle. Ja tur, nu, bet viņš tur vietī un aiziet, un viņš ir iekšā. Un, protams, tā varēja vienu aizvaidīt prom, paturēja protams, protams, žēl ir tas, ka tas spēku paņēmiens tāds sanāca. Kas tur bija? Es tā arī neievēroju. Tur viņam ilgus gadus tagad viņš dabūs. Tur tā kā viņam jābūt gatavam. Viņam ir komandu, es domāju, ka viņš tagad vēl, nu, ne tikai droši vien tūlītās būs, kas mums Amerikas izlasa. Nu, tur nē, te Eiropā. Makavojs, nē, nu, pagaidi. Man liekas, ka Makavojs, viņš bija Amerikas izlasē. Jā, Amerikas izlasē, man liekas, nu, būs. Kaut kas būs. Nu, tā kā es domāju, ka Sāns jau kādu laiku trenējās. Boksā, ja? Nu, tajā hokeja boksā. Ne jau tas boks, tas ir labi, bet ar hokeju. Tur ir nianses. Es domāju, ka Sāns viņu jau trenē. Nu, viņi apzinās. Nevēlt viņu noņēma no laukuma pirmkārt. Jā, viņu uzreiz noņēma. Viņš nespēlēja visu spēli atlikušo. Viņu pasargāja, viņi tur nostuši būtu. Nu, jā, un līdz ar to Sāns saka, viņš ir gan spēcīgi. Bet tas ir baigi nežēlīgi vispār NKL, jā. Tas nav nežēlīgi, tas ir večs sports. Tas ir taisnīgi, ja? Tas skaitās taisnīgi? Tas skaitās taisnīgi? Okay. Tas ir vienīgais večs sports. Es gribu pie savu mīlulīšu aiziet Eduardu Traulmaku. Mēs te vasarā, kā saka, gribējām Traulmaku naglu likt jau ārā, bet ja viņš NHL-ā golu iestīs, ja, tad mums būs viņa atsevišķi nagla. Bet tā kā viņš, nu, nekādīgi tā Detroit iet pa augšu, un viņi nekādīgi, un tur neviens netraumējas, un viņi nekādīgi neliek ārā. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Varbūt tu padod ziņu, kas tad pietrūkst, lai viņš tur nokļūtu? Jā, nu droši vien viņam tā sastāv kaut kāda stabilitāte, ko viņi redz, ka viņa to sastāv, cim redzot, var iet un var tikt iekšā, un tur, zin kā, viņiem katra spēle, jā, tur ir tā, ka, nu, katrs punkts ir svarīgs, un droši vien viņi tur baigi īpaši nevienu arī neiemēģina, jā, ne tikai Traulmaku, jā, viņi vienkārši īpaši neiemēģina. Es varbūt neesmu tik ļoti redzējis šīs Grand Rapids spēles, jā, AHL-ā, un tur redz, viņš ir tajās vadošajās maiņās. Varbūt viņi gaida vēl kaut kādu cita veida sniegumu, jā, kaut kādu... Ko gaidīt? Tūliņ jau būs es domāju, deadlines ne punktu ziņā, varbūt tādu sniegumu, kas ir, kas viņiem varētu derēt 4., 3., 4. maiņai. Es nezinu, jā. Es nemāku teikt, jo principā teikšu atklāt, Nacionāla hokeja līgā viena no lietām, kas tagad ir tāds, nu, kaut kāds trends gan no tā skautinga, gan no visiem ir tas, ka viņi meklē 3., 4. maiņas spēlētājs, jo kausus vinnē 3., 4. maiņa. Nu, tā globāli, ja, tātad zvaigznes, viņiem kaut kas tiek piedots, viņiem tiek piedots, viņiem vairāk un tā, bet tās 3., 4. maiņas, ja tur atnāk tas rezultāts, ja viņi notur mazākumu, ja, tā ir tā vērtība tieši. Es dzirdēju sarunas, ka viņš uz Eiropu jau viņi te grib kaut kur kaut kāds baumas dzirdējis. Es to neesmu dzirdējis. Kaut kur parādījās ziņas. Es to neesmu dzirdējis, un es ceru, ka tomēr tā nav. Man gribētos ticēt, ka tā nav, jo viņš ir ļoti labs, jaudīgs spēlētājs ar lieliskām dotībām, gan fiziski, gan arī parametros. Es domāju, ka viņš tur pasitīsies. Un principā es redzu, ka viņi tomēr viņam atradīs vietu. Jā, vai tas būs kaut kāds beigās, ja kaut kas nebūs, tad aģentam jādomā par kādu treidu. Jā, jo, nezinu, viņš tomēr parāda arī to, ka viņš var ielādēt. Bet viņš ir līderis. Jā, viņš var ielādēt un tā, bet es domāju, ka viņam, kāpēc gan, lai viņam nevarētu atrast arī vietu kādā 3. maiņā, jā. Es kaut kā... Ja tā Detroit neiet pa augšu, es domāju, tad varbūt arī tā problēma. Redzēsim. Varbūt jādomā pa Vancouveru.
Labi, klausies, es gribēju pa maiņām. Man patīk, kad Haris teica tā. Man jau maiņas ir zināms, ja, bet es domāju, Rodrigo Abols vispār visu sabojāja. Šobrīd viss tur, es domāju, Balcers visvairāk raud, ja, jo viņi kopā spēlējuši. Jā. Kādas tu redz maiņas šeit? Kā tu redz pirmā maiņa, kas būs? Jā. Ņemsim droši vien, ka tātad, ja Girgensons ir viņš būs pirmā maiņā? Es teiktu, ka Bļugers, Girgensons, tad pirmkārt centri, jā, tātad Bļugers, Girgensons, šis, kas mums bija Bļugers, Girgensons, Baķņa, visdrīzāk, un Ločmels, jā. Visdrīzāk tie varētu būt četri centri. Var būt, protams, Haralds Egli, jā, bet es domāju, ka visdrīzāk tomēr Baķņa liks. Labi, tad pirmā maiņa, kas Bļugers būs vai Girgensons nāks? Kurš labāk? Es domāju, pat tā pati doma par to, vai tā būs pirmā maiņa. Vai pirmā otrā? Jā, pirmā otrā drīzāk. Tad iedod man tās maiņu virkni. Jā, laikam es teiktu, ka varētu būt Bļugers, Balcers, man tā nesagatavot. Bet tu jau tā kā... Bļugers, Balcers, un kādam tur jāpastrādā aizsardzībā būtu viņu vietā. Bļugers jau strādā. Balcer vietā, kādam būtu jāpastrādā aizsardzībā. Ar ko Daugaviņš? Es nebrīnītos, ka viņš arī, ka viņš būtu kaut kur tur kopā, lai gan no otras puses kaut kā man, varbūt tās, kā mums bija kāda, ja mēs tā skatāmies, jā, bija Balcers, bija Ābols un bija Daugaviņš. Jā. Ja viņi atstāja šo pāri Balceru un Daugaviņu, tad paņems Girgensonu vai Bļugeru. Tad pieliek vienu klāt. Jā. Vai Bļugeru vai Girgensonu. Vai Bļugeru vai Girgensonu. Kas tev liekas tuvāk? Tu zini vispār, varbūt tas tiešām varētu būt šajā gadījumā, varbūt tas varētu būt Girgensons. Varbūt, lai gan, nezinu, jā. Un tad, Bļugers, es domāju, ka tad pieliek viņam klāt Sandi Vilmanu, un es droši vien teiktu, ka varētu tur būt Traumaks. Jo Traumaks, man liekas, ar Eglu kopā baigi spēlēt, atceros, jā? Jā, kur Dans vēl Ločmels? Tur jau dzirka, es nezinu, man godīgi sakot, baigi interesanti, kā viņa... Viņam kaut kā draudzības spēle būs. Jāpaņem atpakaļ īstenībā, kā bija... labi, mēs nefilozofēsim. Jāpaņem atpakaļ, kā bija, protams, Dans, ar ko spēlēja, principā varētu būt... Bet viņam ir skaidrs treneriem. Treneriem ir skaidrs, viņš tātad ir salicis papīri. Es vienkārši neesmu tā baigi līdz papīri. Es vienkārši gribēju pafilozofēt. Mums arī, šajā sarakstā nav visi iekšā. Jā, šajās, ja mēs skatāmies uz šo sarakstu, mums nav visi iekšā. Mums gan Bukārts nav. Cik tie liekie uzbrucēji? Droši vien kādu liks malā. Cik mums bija 2, laikam bija liekie. Es domāju, ka, pirmkārt, visdrīzāk varētu būt, ka mums nemaz, no vienas puses ir tā jautājums par to, cik treneri liks ārā aizsargus. Jā, uz laukumu. Iespējams, ka liks 8, jā, lai gan parasti kā varētu būt 7 plus 13, bet iespējams liks 8, varbūt tās redzot to, ka mums ir jānospēlē tā visa spēle, redzot to, ka mums ir pāris aizsargi, kas, ir bišku, kā saka, gados, jā, un domājot par to tempu, iespējams, ka mums būs, kaut 6 tādi pamati, kas tur skraidīs, un varbūt tās vēl 2 iemetīs klāt, un tad mums ir tikai 12 uzbrucēji, jā. Jo atkal, nezinu, redzēsim. Tas man godīgi sakot baigi interesanti, jo, skaidrs, ka arī gan Bļugers, gan Girgensons, jā, viņu tas spēles laiks, jā, pašam Girgensonam, lai kā tas būtu spēles laiks, parasti NHL ir ap 12 minūtēm, te viņiem būs 18-20, jā, tur arī tā interesanti, kā to visu sadalīs, vai viņiem tur treneriem. Labi, pārējiem pie treneriem. Sandu Ozoliņa iesaistīšana. Kā tu vērtē vispār? Kurš tur ir līderis tagad? Es domāju, ka noteikti līderis ir Haris. Es domāju, ka Haris tā baigi neatdod savu līderību vienkārši. un tā tam arī ir jābūt. Sandu Ozoliņa iesaistīšana. Tas, kas man baigi žēl, ka tur tās vietas ir limitētas. Ja? Un man ļoti žēl, ka, piemēram, Raimonds Vilkoits nav tajā sastāvā. Viņš ir bijis viens no tiem treneriem, kas tiešām ir ļoti daudz palīdzējis Latvijas izlasē, gan ar savu pieredzi jau esot
pie Boba Hartley, ja, un tos hokeja detaļas sazinot gan ar to savu to entuziasmu, un viss, kas viņam arī ir ikdienā, ja, un es viņam tiešām mums diezgan daudz, kā saka, tiekamies Rīgas hokeja skolā strādājot, un tagad viņš ir pie manis U18 izlasē. Tu priecājies, ka viņš pie tevis? Es esmu patiesi tādā ziņā, es esmu priecīgs, bet, zini, kā olimpiāda, tas kaut kas īpašs, ja, ka tu treneris ir bijis vairākus gadus kopā ar viņam komandu. tur tāds kolektīvs ir labāks. Piemēram, viņi viens otru zina, tomēr, Irbe Ozoliņš, Vītoliņš, tie ir trīs labākie. Bet viņiem jau jādara darbs, tas, ka viņiem ir labs kolektīvs. Bet tu zini, viens ir, kas aiz muguras tur visu laiku ieņirkt un pasaka, es te gribu ieņemt tavu vietu. Es domāju, tas galīgi nav tā, ka kāds, vilkojot, mēs nevaram uzstīt pat tādu, kas ir aiz muguras. Bet vispār, es tādā, kāds asistents nesāk tur savu spēli spēlēt. Es domāju, ka neviens tur nesāk savu spēli spēlēt. Lai tāpat laikā, nav arī tā, ka tiem asistentiem ir baigā pieredze ikdienas dzīvē hokejā. Tā, būsim godīgi. Tas traucē? Tas nav tik vienkārši, tas nav tik viennozīmīgi, ka tu tā kā es baigais spēlētājs bijis un tagad tu visu zinās. Nav tik viegli. Tāpat laikā ir forši tas, ka gan Sants arī bijis ir kā treneris tomēr, viņš jau arī labi Nižņu Novgorodā, viņam tā pieredze ir, tieši tā, viņam tā pieredze ir, vai viņš ir bijis kā, teiksim, šajā brīdī, ka viņš būs asistents, un tā, un es domāju, ka viss būs kārtībā, un tas respekts, kāds būs spēlētājiem pret šiem šie spēlētāji vēl zina. Atcerās viņu. Tas, ka jaunie varbūt pat nezin, kas tas tāds ir un kāpēc viņam jādomā par kaut kādu irbi vai ko. Tā ir cita lieta, un tur vajadzētu droši vien mums piestrādāt vispār pie šīs hokeja vēstures un atzīšanas un parādīšanas jaunajiem un tā tālāk. Tā ir viena no lietām, droši vien arī kā viens no maniem uzdevumiem noteikti šeit 18. līmenī, jo, tā ir vēsture. Es tagad pa treneriem, pa Irbi, 2 vārdsargi, kuri, top, šobrīd ir, numur 1, jo Latvijā vairāk tā kā, skatītāji vairāk velk Šilovu aiz ausīm, tāpēc, ka viņš tomēr kaut kur izcīnīs ar Latviju savukārt Elvis, ir Elvis, tur vispār nav jautājumu. Kā lai Arturs rīkojās tagad? Viņam vēl smagāk ir. Viņš jau salaida ripā pagājušajā reizē. Atceries, kā bija. Jā, zin kā ir, es godīgi sakot to vienalga lēmi galvenais treneris. Vismaz. Nē, bet es kā runāju, viņš saka, kad... Jā, bet es to tā redzu, ka vienalga lēmi galvenais treneris. Bet treneris var kļūdīties. Var kļūdīties visi. Jā, un tad viņam arī jāmaksā par konsekvencēm. Jā. Atdot citam lemšanas Tu neatdod nevienam, jā? Tu pa vārdsargiem es konsultējos, bet es apzinos, ka tā ir mana atbildība. Okay, tas ir galvenais, tā ir mana atbildība. Es varu apstiprināt un tā pateikt, jā, ir tas spēlē un pēc tam teikt, ko tu man te izvēlējies, jā. Bet, atbildība ir vienalga man, jā, un es domāju, ka beigu lēmums vienalga galvenajam trenerim noteikti Artūra šis padoms un argumenti. Tur nebūs tā, liekam šito, un tā kā ejam ēst, apmēram, jā, pusdienās labaptīt, jā. Noteikti, tā kā, kāpēc tu domā, ka liekam šito, jā? Es pieņemu, ka Haris jau ir izdomājis, ko likt, un viņi visi ir izdomājuši jau, ko likt. Noteikti, ja viņš saka sastāvs, ir skaidrs, ka vārdsargs... Man liekas, ka vārdsargiem ir lielāka problēma. Es domāju, vārdsargs arī ir skaidrs, ir izdomāts, un ko viņi tur tagad... Nē, šito. Gan jau viņi padomājuši jau par to, kas ir bijis, kas varbūt tās labāk piestāv šai pret Amerikas izlases spēlēt un tā tālāk. Tu jau pateici, Elu liks pirmo. Tu likt. Es domāju, ka liks Elu, jā. Nē, bet baigi interesanti. Elvim tai Latvijas izlasē nesanāk. Tad viņš ar traumu atbrauc, tad viņš ar skatītājiem tad viņš apvainojies, tad tur. Kā tas tagad? Tagad viņš ir ekstāzē, ka viņš tur ir pastaigājis pa to. Kā tas viss, tomēr, ka sāksies spēles un zaudējumi, tas varbūt var sāks kaut kā iespēdot to procesu. Es domāju, ka tie treneri jau arī zina, un treneri zina, vai Elvis ir tur kaprīzāks vai mazāk kaprīzs, un gan jau par šiem laikiem izpētījuši Elvis arī palicis, kā saka, vecāks un viedāks droši vien, un vairs jau viņš arī nav tas Elvis, kas bija tos dažus gadus atpakaļ, ka mēs likās, ka Elvis tiktu kā dzīvo vai kur, tā, un mums latviešiem vienkārši tas tā grūti pieņemt, to, ka kāds runā, pirms ir izdarījis, no otras puses Amerikas mentalitātei tas ir mierīgi, ja Maikls Jordans
pateiks, es šodien ieliks 40. Viņš ir ieliks. Viņš ir ieliks 40. Jā, un tu Nē, teiksi, vēl trakāk, zini, kas ir, ja kāds cits viņam pasaka, klausies, tu tik švaksies, tad viņš 50 ieliks. Jā, tieši tā, un tādā ziņā, žēl, no vienas puses žēl, ka Elvim nesanāca, ja, pasakot tam līdzi, ja viņš to Columbus tur vai būtu ievilcis tur playoffos, ja pāris gadus ar šito, tādu ar pompozitāti, viņš droši vien jau nebūtu, būtu jau droši vien citā komandā tagad un ar lielākiem mērķiem augstākiem, ja. Viens treneri pamainīja viņam arī pamainījās. Arī pamainījās, viņam tā emocionālā pacēlums noteikti ir tiešām labā līmenī. Es domāju, ka liks sev, un es domāju, ka, ja tu prasi par to, vai tas ir Artūra Irbas lēmums, vai tas ir Harija Vitoļiņa lēmums, es uzskatu, ka Harija Vitoļiņa lēmumiem jābūt visiem, vienkārši tas ir, tā konsultēšanās un izspriešana, viņi var būt kāds kopīgi. Viņiem sastarpējās attiecības Elvim ar Šilovu, ar Artūru? Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Sīderābā birzi gāju, nezāriņā nenolauzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Kā tev liekas, kaut ko es dzirdēju? Es neko tādu sliktu nezinu. Es nevaru iedomāties, ka kaut kāds varētu būt slikts. Kāda vispār ir vārdsargiem savstarpējās attiecības pirmam un otram? Vai, piemēram, NHL ir 2 pirmie tādi labi? Kādas ir attiecības? Viens otru atbalsta vai... Un ja viens spēlē un otrs cik ilgi atbalsta? Mēs esam redzējuši tās komandas. Ir dažas vārdsargs, kur ir fantastisks atbalsts, jā. Tāpat laikā, no vienas puses viņi ir vienā komandā, no otras puses vārdsargiem, kā viņam katram šī katra spēle ir viņa tajā, tomēr viņa tajā krājkasītē iet. Ja tu nevar to pašu uzvaru pielikt otram klāt, ja. Un es domāju, ka tās attiecības ir profesionālas, labas, viens otram palīdz. Es domāju, īpaši Latvijas izlases tādā, skatoties uz Latvijas izlasi, es neredzu, kāpēc tam būtu jābūt sliktām, ja, kāpēc vienam būtu jāskatās uz otru ar domu, ka tik viņš... Nē, es tikai pārunāju, lai varbūt ir, lai tur nebūtu... Es saku, Tu neko nejūt. Es vienmēr saku, vārdsargi ir savādāk. Un kāpēc? Tu arī pasteici, šim tā ir cita pasaule. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem pa galvu. Ar to arī pabeigsim ar vārdsargiem. Vairākums. Jau kuro gadu sezonu, es nezinu, man liekas, ka viens gols ir iemests, cik tur variantiem čempionātos. Hars saka tā, ka vairākums jau nav kaut kāds treneru schēmas, kad vairākums tas ir, kad spēlētāji viens otru jūt un meistarība. Kā ir īstenībā? Arī noteikti viena no lietām ir, meistarībai ir jābūt, un tā izpratnē pilnīgi noteikti, un nevelti Nacionālajā hokeja līgā visi nespēlē vairākumā. Jā, nevelti tur ir attiecīgi cilvēki, kas spēlē un kas nespēlē. Un mums, protams, tā kaut kādā ziņā būs problēma, jo, kā tu neliksi vairākumā NHL spēlētājs. No otras puses, kurš no viņiem bijis vairākumā, jā. Girgensons uz Petaka ir bijis, jā. To mēs bet tur ar tomēr Petaks, tev tomēr iet caur apakšu tā piespēle, jā. Jā, bet, vārdus baigi daudz viņš nav guvis, jā, no tā Petaka tur bijis, viņš vairāk kā droši vien novērsējis, un tas, kas izcīnās... Kāds būs mūsu vairākums? Dod savu versiju. Labi, es domāju, ka, Balīnskis skaidrs. Balīnskis būs, es domāju, ka būs Traumaks, būs Ločmils, būs arī Bļugers un Girgensons tajā vairākumos. Es domāju, ka jautājums, jā, ja mēs skatāmies uz tiem pēdējiem gadiem, Daugaviņš ir vairākums spēlētājs. Bet golu nav. Ja mēs skatāmies uz to pēdējo gadu vismaz, jā, tur nav sanācis. No otras puses varētu teikt, nebija tādi partneri arī, jā, jo Daugava tomēr viņš ir labs, jā, viņš var izmētāt ripu, kaut kur var arī uzmest, ja atbrīvojās kaut kāda vieta, jā. No otras puses, tad kāpēc Bukartu ņēma, jā? Bukart jau viņa labākā statistika. Tieši tā, kāpēc tādā ziņā, jā, bet viņš ir vairākuma spēlētājs, jā. Viņš nestandarts tāds. Es domāju, viņš var iemest, jā, viņš var trāpīt tur šādā mazā caurumā, kur būs, jā. Tā kā es domāju, arī Bukarts būs vairākumā, es tagad runāju par Robertu, jo viņš sākotnēji bija tajā sastāvā, jā. Tad,
kas mums tur jau, cik tu tur sarakstīja, jā, Nē, tu man viss nosaucies ap baidiem. Bet es tagad runāju, tad principā jābūt 8 uzbrucējiem un uzbrucējiem, 2 aizsargiem, jā, pa lielam tam vajadzētu būt. Kā tās maiņas sadalīsies. Jā, ar Zviedriem viņi parādīs to? Viņa draudzības spēle Zviedriem, jā, kaut ko, vai ko viņi spēlē? Vai ko viņi spēlē? Laikam, jā, bet, parādīs uzreiz, protams, ka parādīs, kas mums būs vairāk. Jā, es domāju, viņi tā kā slēps, neslēps. Es domāju, ka neslēps. Un noteikti, es domāju, arī treneri bišķi apstīsies. Tas arī atkarīgs kaut kur no tām maiņām, jā, kas būs, jo nav vērts, piemēram, vairākumā salikt no 3 maiņām spēlētājs. Jā, it kā bišķi tas varbūt ir vajadzīgs, bet, principā tas ir tāds process, ka tev sanāk varbūt viens tikko bijis laukumā un nopelnījuši vairākumu, tad tam čalim jāpaliek laukumā pusnogurušam un tā. Visdrīzāk mēs redzēsim, kāda ir tie trīnieki uzbrucēji un kaut kur no viņiem patīstībā tiks pieliks 1 vai 2 spēlētāji. Jā, tā arī būs, jā. Ko, pa vairākumu skaidrs. Tagad pa izredzēm parunāsim. Pirmā spēle jau rīt ar amerikāņiem, jā. Mēs redzam šeit arī, kad Latvijas uzvara pamatlaikā 21 koeficients. Uzlikt naudiņu? Uzliec. Nē, tu uzliktu? Pirmo spēli es uzliktu vairāk nekā uz citu. Ja mēs tā, es uzliktu. Uzlikt, jā? Es uzliktu, jā. Tu man ieintriģēji, jā. Jo pirmām kārtām arī skatoties uz Ameriku, jā, nevarētu teikt, ka Amerikas izlase, arī braucot uz pasaules čempionātiem, nav nemaz tā, ka Amerikā ir baigi daudz tie tādi spēlētāji, ja, kas tā kā Kanādā, teikt, tā kā kaut kur Kanādai tā izvēl, jā. Nevarētu teikt. Ļoti daudz ir tie meistarīgi jaunie un tā tālāk, bet viņi, es saku, mēs man liekas, vienmēr esam spēlējuši labi pret Ameriku. Pirmā spēle vienmēr ir savādāk. Un kā vārdsargs mums ir kā vārdsargs arī jau kādu laiku ir šeit, kā saka, Eiropā jau ir atbraucis Merzlikins, jā. Amerikā es neatceros, vai tik nav tā, ka burtiski tūlīt pēdējās dienas kaut kur tikko atbrauks vēl, vai, varbūt visi jau ir atbraukuši, bet kaut kādu vienu brīdi bija vismaz tā, ka varēja saprast, ka tur nav vēl visi piebraukuši klāt. Tā kā arī tās laika maiņas uz Eiropu 4. diena, tas ir tāds pagrūts pasākums. Jā, tur jau būs visiem. Jā. Tā kā, adaptācija. Es uzliktu, protams, es droši neliktu 1000. 1 eiro var uzlikt. Bet 20 es uzliktu. Ok. Nākošā spēle ar Vāciju. Man liekas, es nezinu, Dānija vai Vācija. Mēs redzam šeit skaidrs. Ko mēs ar Vāciju varam izdarīt vispār? Kas ir Vācija? Draizētlis, tas tur tās karoga rokā tagad, es domāju, viņam emocijas. Protams, ir Zaiders. Viņam ir tur blaks, ar ko spēlē. Viņiem ir spēlētāji noteikti. Kas viņiem ir Draizētlis. Paskatīsimies, Grubauers vārtos, Niderberg. Lielākā zvaigznes, tātad ir Štucle. Jā, aizsardzībā. Zaiders, pareizi, viņš ir uzbrukums. Zaiders, tas, ko es gribētu teikt, nav nekas tur nenormāli tur spīdoši. Jā, ir spēlētāji, kas spēlē Nacionālajā hokeja līgā, gan Peterka, gan Šturms, jā, ir tāds kā 1,5 varbūt tādi, kas ir Nacionālās līgas spēlētāji, jā, un kam patiesībā ir lomas. Es domāju, ka tas, ko nevajadzētu pret vāciešiem, es domāju, pieļaut ir mazākumā nevajadzētu, jā. Ja viņi tur tiks galā ar to, tad Štucl un Redzēlis, ja viņi spēs tur Zaiders jau arī spēlē. Un Zaiders tieši tā. Ja tie spēlētāji spēs to ripu dabūt, tikt pie, tur būs grūti. Tāpat laikā, protams, nav arī Draizētlam blakus tomēr tādi spēlētāji, kā McDavids. Tāpēc bišķi interesanti būs, kāda viņam būs loma atkal, kurš spēlēs, ņemsim tā McDavid lomu, visdrīzāk, jo tas varētu būt arī pēc slidošanas. Pats Draizētls būs. Kaut kur pēc slidošanas, pēc visa stila, tas drīzāk varētu būt Štucle, jā, jo viņš ir tāds McDavidisks, tāds vieglums viņam ir arī, jā. Bet, ir kā saka, savādāk, un es negribu tagad runāt par to papēdīt. Cita vārdsargiem viņiem var būt problēmas. Nedomāju, ka Grubauers baigais vārdsargs. Viņš ir tāds caurums ir dažreiz tajā
tajā NHL-ā, jā, tā kā nav tāds viņiem. NHL-ā visādi var būt rezultāts, jā, bet noteikti uz šo spēli viņš būs vārtos, iespējams, nav jau viņš būs labāk, visas spēles vārtos. Jā, viņš būs visos. Viegli nebūs, un Vācija ir tā komanda, kas, principā, visu laiku viņi iet tomēr, ar viņiem nekad nav viegli, jā, un tur ir gan saliedēt, redz atkal te tas variants, ka daudz atkal ir spēlējuši kopā savā starpā. Jā, redz, viņi NHL spēlētāji, kad tur sanāk, tur var teikt NHL, tāpēc saku, uz Ameriku atbrauks nevis saliedēts sastāvs, jā, bet atbrauks vienkārši meistari, jā, piemēram, noteikti tur būs arī tie darba darītāji melnā, jā, bet atbrauks tādi meistarīgāk hokejs. Viņam lomas ir labi sadalīts vispār, jā. Ne, tieši tā, te būs viss skaidrs ar lomām, zin kā, te būs jā, es skatos, ir līderi un ir strādātāji. Te būs viss skaidrs ar lomām, un tā ir arī nācija, kas amerikāņiem skatīsies bišķi uz augšu, ka viņiem ir jāiekož, ja nevis mums ir jāvinnē čemps, ja, jo mums nav tāds sastāvs, kā jāvinnē. Kanādai viņi brauc, ja mums ir jāvinnē, citādi tas otrā vieta jau ir tā kā zaudējums. Šeit ir otrādi. Šeit katrs punkts, katra spēle, katra epizode ir cīņa. Jā. Dāņu sastāv bišķi apstīties. Es zinu, Dāni izšķirās, viņi izšķirēja bišķi pēdējā olimpiādē, bet ko es gribēju pateikt, kad mums ļoti svarīgi uzvar, lai mēs nepaliekam pēdējie. Tad, jo mēs paliekam lejā, jo nāks tur stiprāks komanda. Tomēr top 6 tur ir, top 6 spēlēt kaut 8. 9. vietu, ja? Tad tomēr, ja mēs tiekam ar vienu uzvaru un esam kaut kur 9. 10. tad jau, varbūt nav tik bēdīgi. Jā, zin kā Dāņi, pirmkārt, dažreiz liekas Dāņi, bet Andersens labs vārds. Pasties NHL spēlētājs Dānijai, jā, viņiem ir augsta līmeņa šie spēlētāji. Jā, tas, ko vajadzētu pa Dāņu pieminēt, ka varbūt šie NHL spēlētāji jau kaut kur ir tādi, kuri, viņiem arī nav tas svaigākais vecums, teiksim tā, bet meistarības līmenis, un viņu tas novērtējums arī Nacionālā hokeja līgā, viņš ir augsts. Šie spēlētāji ir tiešām novērtēti. Neteiksim tur pa visiem obligāti, jā, kaut kas veids arī tās cita plāna lomas ir, jā, bet viņiem ir arī tie jautājumi, kā saka, atrisinātāji, un atšķirībā no Latvijas izlases arī Dāņiem ir tomēr spēlētāji, kas NHL-ā spēlē vairākumu, piemēram. Ja? Tā kā tur ir jāsaprot. Bet vārdsargi viņiem ir spēcīgi. Andersens tomēr ir ļoti spēcīgi. Jā, vārdsargi līnija. Principā mēs ņemam, ka viņa tā vārdsargi līnija ir kaut kas, ir līdzīgi mūsēji. Es domāju, tur mēs varam likt paralēls. Labi, amerikāņu sastāvu mēs neliksim. Mēs tagad izliksim prognozes. Es uzliku aptauju, kurā vietā Latvija būs visā olimpiskā turnīrā. Paskaties. 19% cer, ka mēs būsim pirmā četrniekā. Kā tu nokomentēsi? 14%. Hokejs ir rulē, ja? Hokejs rulē. Visvairāk 5. 8. Tiešām cer tas, kas notiks Sočos? Nē, es gribētu teikt, ka es tā kā ceru tiešām, jā, es ceru uz to, ka tā būs. Es jau tev arī teicu, ka es varētu to Amerikas spēli noprognozēt, jā, ka tur mēs varētu kaut ko varbūt pat aizķert, jā, un tad redzēsim, kā būs, bet droši vien jau, ka negribās teikt, ka tā ir, negribētos nekad man teikt, ka tā ir 12. vieta, jā, tāda vispār prognoze. Bet 6% tie ir skeptiķi. Jā, es domāju, kas ir vēl pa mums vājāk? Kāda vājā komanda? Dāņi. Es uzskatu, ka mums ir gan sabalansēta komanda, un man liekas, tas lielais plus, ka patiesībā mums tādā pasaules čempionu. Itāļi varbūt pēdējā. Bet mums ir komanda, kur daudz spēlētāji tomēr savās kopā spēlējuši. Jā, viņi spēlējuši Hara vadībā, un principā Hara vadībā nav tā, ka visi ir spēlējuši. Rīgas čempī, taču mums arī bija Girgensons, man liekas, bija Rīgas čempī. Viņi taču, ne jau tajā Rīgas čempī, kur mums, kā saka, labi veicās, jā, bet tajā nebija laikam. Jā, okay. Bet principā tā taktika, kas ir zināma visiem spēlētājiem, gandrīz vai visiem spēlētājiem. Es ceru, ka tie NHL spēlētāji spējas adaptēties pie tās taktikas. Ja. Beigās mums nav šie debitanti, kā Eriks Mateiko, ja, kurš būtu debitants. Ja. Tomēr viņa vietā arī mums ir, kā saka, spēlētāji ielikti tie, kas ir bijuši.
jā, izlasē. Līdz ar to es gribētu arī prognozēt tomēr to 5. 8. vietu noteikti. 5. 8. Jā, būs grūti. Nu, man liekas, ka līdz tur- 1. 4. būs grūti tikt. Es domāju, lielā mērā arī tāpēc vienalga, kuru mēs Nu, tas tā kā sešinieks vietu lielais pieņemtu ir. sākumā, ja mēs tur pat kādu Lūk, ka spēlētu. Krievi vēl nav ar Baltkrieviem, jā, tad vēl būtu trakāk pieņemsim. Arī, jā, protams. Tad uzreiz vēl tagad tā kā arī pateicoties karam arī junior izlases var tur spēlēt un apsties, un tas hokeja attīstība ir milzīga. Piemēram, redzējām, U20 jau spēlē. Nevajag obligāti uzreiz pateicoties karam, tikai mēs Nē, nu spēlējam tas, tur, ka kur tas ir. Krievs, ja mēs Bet- nebūtu izstumuši un Baltkrievs. Nu, Ja tā to- godīgi. To mēs redzētu, ja skaidrs, ka katrs gads būtu atsevišķi. Nu, grūtāks. Nu, Būtu tagad jau grūtāks, esat... to mēs Krievs, Baltkrievs neizstumt, varbūt izstumt kādu citu, ja Krievs noteikti būtu grūti, Baltkrievs tur. Nu, viņiem ar vienu brīdi bija labi. Viņiem bija jaunieši. ļoti labi, jā, ļoti labi. vienu Tāpēc brīdi, es jā. domāju, nē, nu es tik saku, paldies Dievam. Es tev piekrītu, ka protams, tas ir faktors. Jā, bišķiņ faktors. Es nesaku, ka tas ir liels faktors, bet nu, vispār tādā veidā. Nu, man tu ļoti pazies arī tauta. 40% prognozēja. Nu, es prognozēju 9. 11. Tas laikam ir vienkārši, zin kā tos 5. 8. Tā kā ļoti gribās, lai būtu. Jā, Nav, nu jā. nav brīnums, ka tās Nu, kas tiks tajā 8. reālais ir tas 5. līdz 11. vieta. 9. Nu, 11. Nu, es tā saku, 5. līdz 11. tas ir tas lielākais procents kopumā. Mēs skatāmies, Nu, ja tur jau, 75%. redz, ka tur ir 8. fināls, un tur uzreiz ir 9. 12. Ja zaudētāji uzreiz parādās. Nē, Nu, un pēc tā, jā, es tev sapratu, es tā kā 5. vispār runāju par to. tas Par Latvijā to, ka vienmēr mums ir bijis. ka tas vidusdaļa Jā. vienmēr, nu, tas laikam Nu, nav. labi, tagad ir bijis savādāk. Nu, ja mēs ņemam, teiksim, 5 komandas ir ārpus. Abi Skandināvi, Čehi, Kanāda un Amerika. Nu, tomēr tās 5 komandas ir ārpus. Nu, tās grūti vispār apspēlēt. Nu, mēs, 6, nu, ir, 11. es teiktu. protams, jā. Itāļus es neskaitu, nu, Itāļi tomēr vājāk. Jā. Nu, 6, 11 pēc būtības. Tādā veidā. Nu, ja? jā, droši vien, ka jā, tāpēc arī. Nu, tad varbūt parunāsimies par prognozēm. Kurš tad var uzvarēt Olimpisko turnīru? Nu, kāds tev būs tavs? Tu pateici, ka var uzvarēt viena no tām 5 būtu droši vien visi. Jā, viena no 5. Sestā noteikti ne Slovāki, ne tie, ne brīnums. Vācija. Jā, nu nav nekāds brīnums, ka tie arī tās 5 valsts. Nu, labi, no 5, ko tad tu dos? Kam tu dos? Nu, Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumu. Savu zoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. nu, es laikam atdošu tomēr Kanādai. Ne tikai tāpēc, ka, protams, viņi savākt būs visvairāk tie spēlētāji un tā, bet. Nu, viņiem ir viss, bet viņiem ar vārdsargiem ir problēma. Jā, Vienmēr ir bijuši. Redz, Kanādai ir vairāk kā Amerikai. Kanādai Nu, bet- vārdsargiem ir Un problēma. Zviedri vēl nav vāji. Un Somi vienmēr tāda, nu labi, redz, pastāst, Šveici pat augstāk vērtēt, ka Čehi. Zin kā, ja tā skatāmies atkal uz to, ja, ka tie ir Eiropas laukumi. Jā, ja mēs atkal Tur bišķi cits hokejs būs, jā. tie lielie laukumi, jā. Nu, noteikti būs cits hokejs, un noteikti mēs skatāmies uz ASV, tur atkal ir tādi grandi aizsargi, jā, kas var aizsargi, var uztaisīt spēles, atrisināt spēli, jā, un amerikāņiem tas, man liekas, tāds interesants būs tas viss tas sastāva veidojums, kā viņi to darīs. Jā, nu, Man, kā, es uzskatu, ka tā Kanāda ir tāds pasaules, tā ir tāda hokeja meka, un viņiem ir problēmas. Noteikti ir problēmas. Vārdsargs, tieši viņiem vārdsargs. noteikti problēmas ir ar vārdsargu, bet es domāju, viņi to zina. Viņi to zina, un es pieņemu, ka viņi mēģinās spēlēt tā, lai tās problēmas redzētu mazāk. Jā, bet tu zini, tā arī man Olimpiskās komitejas prezidents prognozēja, ja spēle finālā būs Kanāda ar ASV, tad uz finālā atbrauks arī Trumps. Jā. Ko tad tu teiksi? Nu, tad tur varēs izšvilpties publika, ja? Viņi tur Itālijā baigi nemīl. Viens tā Es pieņemu, ka ir arī jautājums, cik ļoti ASV komandā
paši tur, jā, to no vienas puses. Bet es pieņemu, ka tur ir daudzi, ASV komandā noteikti arī ir gan demokrāti, gan republikāņi. Un tur Jā, ir tā kā- basketbolā viss demokrātis. Jā, Ar ļoti retiem Vismaz es izņēmumiem. neesmu dzirdējis, ka baigi hokejs tur kaut ko baigi izteiktos par prezidentu, teiksim, kaut kādu Bet pret Trumpu arī nav, tāpēc, ka tur viss Es saku, basketbols nebrauc pie viņiem uz balto namu, bet Jā. hokejs brauc, jā. Jā, Beisbols brauc. Zini kā, tas no vienas puses ir jautājums, jā, tas tomēr ir jūsu tautas izvēlēts prezidents. Tu tā nebraukt kaut kur, jā, tas tāds interesants, Bet tie basketbols jūtās, ka jā, viņi bet tas ir tavs valsts, jā, tas ir tavs valsts prezidents. Bet tas pats arī mums, tad mēs varam arī pakomentēt to lietu, ka mūsu valsts premjers uzkāp uz slidām un aizgāja ļoti sāka visi tie politiskie apskatnieki, visi tie, kas nemīl to Eviku, viss tad. Kāds tavu uztver uz to? Tev patīk, piemēram, premjers uzkāpt uz slidām un būt ar komandu? Jā, man liekas, tas ir lieliski. Man liekas, tas ir parāda tiešām to, ka mēs, ka valsts seko līdz tam, ka viņi grib parādīt, ka hokejs, jā, jo, Evika neuzkāp uz slēpēm. Jā, Evika, vismaz pagaidām neuzkāp, viņa ar Bobu arī vēl nav braukus. Jā, es pieņemu, ka varbūt arī kādreiz nobrauks. Nezinu, vai kamaniņās, ja būs, tas būs gan grūtāk. Jā, bet parādīja to, ka tas ir tas sporta veids, kurš mums ir šeit cieņā, un mēs kā, kā hokeja, arī hokeja publika, ņemsim tā, vai hokeja, tad, federācija tikpat labi, jā, ka pateica, jā, rekur, Evika ir, ka tas ir mūsu sports, tas ir galvenais sporta veids. Tāpēc viss sociālos tīklos ārprātīgi ārdās par to, ka viņi ir uzkāpus uz tām slidām. Jā, kas tas ir? Bet ārdīsies visu. Man liekas, ka mēs kaut kā bišķi savādi, mēs paši ievēlam, un paši noliekam. Vai arī paši neejam vēlēt. Jā. Un tad mēs gribam, lai tas tā kā, lai mums būtu tāds cilvēks, kur mums visi mīļš un tā tālāk, jā. Tas tā jocīgi, jā. Lai cik man arī varbūt tās es varētu daudz ko teikt un stāstīt pa valdību, un es varētu teikt, man liekas, ka Amerikā atkal ir forši, ka tur ir vai vieni, vai otri vada, jā. Mums vada tur 5, jā, un tad tur viens otru tur vazā, tur tagad un visu kaut ko mēs varam teikt, jā, un tad es paklausos dažreiz politikus, un viņi arī saka, galvenais tur uztaisīt spēcīgu koalīciju, tur lai viņi ir plaša. Es domāju, ka viņai jābūt plašai, jā. 4 skatās, ko tas viens dara. Tieši vai arī otrādi, jā, viņi visu laiku raust, pagad, lītās, tu man to neiedevi, es tev šito nedošu, jā, un tad, tāds bēndars. Tā kā, bet šeit ir tomēr, tā ir valsts, augstākā amatpersona, viena no 2 augstākajām amatpersonām. Viņi parāda to, ka hokejs mūsu valstī olimpiskajās spēlēs ir numur 1. Federācijai no tāda PR, Marketinga. no PR, lūdzu, jā. Paldies, Oļeg, par ļoti sakarīgo komentāru. Godīgi sakot, es ar bišķi gudrāks palika. Es nezinu, es gudrāks paliku, es tiešām sāku domāt. Nē, es domāju, es vienkārši neesmu hokejā katru dienu. Tu tomēr dzīvo un elpo to hokeju, un tu zini, katru spēlētā stiprās vājās puses, un mēs tikai sekojam līdzi. Un olimpiskās spēles ir tās, kuras, mēs gribam, rezultātu un skatāmies ar kaifu. Tāpēc, novēlēsim Latvijas izlasēji, to 5. 8. vietu tik līdz ceturtdaļfinālam, jā? Es domāju, novēlēsim viņiem, ne tikai novēlēsim medaļas. Jā, novēlēsim medaļas, novēlēsim pārsteigt pasauli, ja mēs skatāmies uz tiem koeficientiem, jā, tad šī frāze novēlēsim pārsteigt to pasauli, jā, jo koeficienti droši mēs baigi negribam piekrist, jā, pie tās vietas, kas tur ir, mums gribās teikt, ka mēs varam tikt augstāk, un es domāju, mēs arī varam. 10. vieta, tā jau ir reitingā mūsu vieta. Jā, bet katra spēle ir atsevišķa spēle, jā, tā tas ir vienkārši, jā, un tu nekad nevar zināt, kas notiks, un tāpēc nevelti mūsējie, jā, tomēr mēs esam izcīnījuši šo bronzu, nevelti mēs katru gadu vai pakutinam, vai kaut ko mēs varam, ceļš ir šitāds pilnīgi sastāv, noteikti, un es domāju, ka tas tāds emocionālais pacēlums patiesībā tagad. Tas ir nācijas tāds. Viena lieta ir nācijas lieta, otra lieta ir tiem daudziem spēlētājiem, kas tā kā tikpat labi NHL spēlētājiem, viņiem ir tā kā otrā elpa,
Tagad, daudziem pat ne otrā, dažiem jau varbūt pirmā, ja, bet viņi ir tāda ar riktīgi ievilkt krūti. Tie čaļi, kas atkal mums tepat Eiropā spēlē, un viņiem ir milzīgs pacēlums pret to, ka tu tiks spēlēt tiešām pret labākajiem pasaulē. Līdz ar to tas ir tāds emocionāls pacēlums, kurš noteikti nav uz to pusi Kanāda nedomās, mēs spēlēsim pret labākiem latviešiem. Ja. Tā ir mazās nācijas problēma. Skatītāji, liels paldies, ka esat kopā mums. Mums vēl būs paredzēts pēc 3 spēlēm interviju, kā gājas ar cilvēku, kas tur uz vietas ir. Neteikšu, kurš, ja kāds nošpikos. Tā kā, kas būs pēc 3 spēlēm un pret ko spēlēsim 4. spēlē, tur jau būs ļoti plašāks un cilvēks no tās vietas mums arī viss paziņos. Liels paldies, Oļeg, vēlreiz, un paldies skatītājiem par hokeju. Par hokeju noteikti. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.